Vai tu zināji, ka Latvijā desmitiem tūkstoši cilvēku vienlaikus dzied vienā korī? Un tas nav tikai koncerts, tā ir daļa no Latvijas identitātes. Šodien apskatīsim, kāpēc Latvijas mūzika ir tik unikāla no senām tautas dziesmām, no kokas līdz moderniem bītiem, repam un pat memiem. Latvija ir mazvalsts pie Baltijas jūras Ziemeļu Eiropā. Lai gan valsts nav liela, tās mūzikas kultūra ir ļoti bagāta. Latviešiem dziedāšana vienmēr bijusi svarīga tradīcija. Latviešu mūzikas saknes sāk no tautas dziesmām jeb dainām. Tās tika dziedātas jau simtiem gadu par dabu, darbu, mīlestību un dzīvi. Kad Latvija nebija brīva, dziesmas palīdzēja cilvēkiem saglabāt savu valodu un kultūru. Tieši tāpēc dziesmu svētki kļuva tik nozīmīgi. Slavenākais latviešu instruments ir kokle, stīgu instruments ar mierīgu un skaistu skaņu. Latviešu mūzikā bieži dzirdamas emocionālās melodijas, vienkārši ritmi un koru dziedājumi. Populāri žanri Latvijā ir tautas mūzika, roks, reps, popmūzika un elektroniskā mūzika. Latvijas mūzikas lielākā īpašība ir kopīgā dziedāšana. Dziesmu svētkos tūkstošiem cilvēku dzied kopā, un tas rada ļoti spēcīgu atmosfēru. Daudzās dziesmās piemin mežus, dabu un gadlaikus. Tas ir svarīgs Latvijas kultūras daļa. No slavenākajiem komponistiem noteikti jāpiemina Raimonds Pauls. Populāras grupas ir Prāta vētra, Instrumenti un Sudana Laits. Manas mīļākās latviešu dziesmas ir Divdūjiņas gaisā skrēja, Miešu Pinzvans ritmā. Mūsdienās latviešu mūzika dzīvo arī TikTok, YouTube un Spotify. Manuprāt, lielākais latviešu mūzikas mīms ir mans mīļākais kapteinis Reinis. Viņa dziesma, Miešu Pinzvans ritmā, ir leģenda visā Latvijā. Latvijas mūzika ir vairāk nekā tikai dziesmas, tā ir daļa no tautas identitātes. No koklas un tautas dziesmām līdz modernam repam, memiem, Latvijas skaņa turpina dzīvot arī šodien un turpinās arī nākotnē.